Memoriāls Liepājas ebrejiem holokausta upuriem. Memoriāls veltīts ebrejiem, kas tika nogalināti 1941. gada Šķede Liepājā. Šī vieta godina holokausta upuriem piemiņu, norādot uz nacistu barbarismu, kas iznīcināja lielu daļu Liepājas ebreju kopienas. Atklāts 2005. gadā. Tas ir svarīgs piemiņas objekts, kas atgādina par šausmīgu traģēdiju. Aleja taisnīgiem starp tautām 2014. gadā atklāja Aleja atzīst 26 liepājniekus, kuri riskojot ar savu dzīvību, glābāja ebrejus Otrajā pasaules kara laikā. Viņi ir atzīti kā taisnīgi starp tautām par viņu drosmu un humanismu principiem, kas palīdzēja iedzīvot vairākām ģimenēm. Ebreju kapi. Ebreju kapi ir vieta, kur atklāti Liepājas ebreji, kuri gāja bojā holokausta laikā. Piemiņas siena, uz kuras ir norakstīti iznīcināti ebreju vārdi, tika atklāta 2004. gadā. Tā ir svarīga piemiņas vieta, kas goda upurus un saglabāja viņu atmiņu. Raņa parks. Raņa parkā atrodas piemineklis, kas pieņem pirmo holokausta upuriem Liepājā, kas tika nogalināti un apgabalāti šeit. Vēlāk viņu mirstības atliekas, kas pārbēdītas citas kapos, godinot viņu piemiņu. Tiesas iela. Bijušais sieviešu cietums bija vieta, kur nacisti ieslodzīja ebreju sievietes, kuras vēlāk tika nogalinātas Šķedes kapos. Šī traģiskā vieta simbolizē ebreju sieviešu cieņas un nāvi Otrajā pasaules kara laikā. Tirgaņu iela. Bijušas ugunsdzēsēju laukums. Holokausta laikā šeit tika koncentrēti tūkstoši ebreju, kuri vēlāk tika izsūtīti uz nāvi vai piespiedu darbiem. Šī vieta simbolizē nacistu veiktas masveida represiju un ebreju iznīcināšanu. Liepāja Lielas Horālas sinagogas piemiņas zīme. Šī piemiņas zīme atgādina par Liepājas Lielas Horālas sinagogas iznīcināšanu 1941. gadā. Sinagoga bija nozīmīga reliģiska un kultūras vieta ebreju kopienai, un tās iznīcināšana simbolizē ebreju vēstures traģēdiju Liepājā.